kā jau minēju, gandrīz divreiz vairāk pilotu nekā pro klasē. 46, tas nozīmē katram pa 2 braucieniem, 46 reiz 2 ir 92 kvalifikācijas braucienu priekšā pa lielam plus mīnus. Un pirmais ļoti īpašs Mercedes trasē, pie tam ir SL Mercedes, Kevin Luiga no Igaunijas. So a really beautiful and special car right now. Kevin Luiga from Estonia with a Mercedes SL. That's a luxury car right now drifting through the witch kettle. What a nice sight to see. Kevin Luiga with a really special car, and it looks like a good run from the Estonian driver as well. Nice transition in the end, and wow, I didn't know that you can drift a Mercedes SL. Now I know. Yeah, I have seen everything right now in drifting, and this is something new, a Mercedes SL Roadster. Wow. Aiziet trasē Emīls Tīsiņš. Prastīsimies ar nedaudz ierastāku drift mašīnu, E46. Labā ārējā mala, nedaudz akmeņu pa gaisu, tas gan viņi neizsit no līdzsvaru, viss kārtībā pār kalniņām. Garā taisnīte, kur jābūt šķērsām visu laiku, tās arī Emīlam Tīsiņam šobrīd izdodās. Vēl viens pārmetiens un iebrauc finiša līnijā. Ļoti labi, ļoti labs sniegums no Emīla Tīsiņa puses. Bet Edgars Jenčs mums kā nākamais tūliņ trasē un 78 punkti Emīlam Tīsiņam. Kamēr mums ir ātrie sakopšanas darbi, es varu pavisam ātri arī uzmest aci, kas mums tur ar kopvērtējumu notiek semi-pro klasē. Nu, mēs vairāk pievērsīsimies noteikti Latvijas čempionātam, tas mums vairāk svarīgāks. Nu, ļoti labu sezonu mums aizvada semi-pro debitants pagājušā gada strīt uzvarētājs Daniels Baumans, izcīnījis 3 uzvaras pēc kārtas. Daniels Baumans pirmajā posmā viņš bija 2. Un pamatīgi atrāvies no visiem pārējiem. 2. pozīcijā mums šobrīd Raivs Veikšāns ar 310 un Danielam Baumanam 422,25. Veikšānam 310, Henrikam Dulbinskim 308 un par to visu parunāsim nedaudz vēlāk. Pēc Edgara Jenča pirmā kvalifikācijas brauciena. Arī viens no pilotiem, kuram ir īpašas attiecības ar Ragans Kātlu, bet noteikti tās var vēl uzlabot šodien. Un, protams, arī rīta diezgan labs sākums Jenčam šobrīd. Nu, te neizdodas viņam iebraukt ārējā zonā tajā pašā garajā un grūtākajā vietā, es teiktu, bet noslēgumā ir. Un kopumā, es teiktu, diezgan veiksmīgs brauciens Edgara Jenča izpildījumā. Un tālāk mums Arti Kanisto, next on up is Arti Kanisto. And we will see his first quali run as well. Jā, nu tad Dulbinskim 308 punkti Jenčam, ko tikko redzējām, 266,25. Kirilam Maļinovskim 247, viņš 5. Laurinas Jurčikonis 237, 6. pozīcijā un Gustas Valains ar 217, 7. Šie piloti ar cerībām, jā, diezgan lielām vēl iekļūt pirmajā trīniekā. Tā kā tā. Tas mums no kopvērtējuma. So, let's go. First run for Arti Kanisto from Estonia. It's of course not only Latvian, but Estonian Semi-Pro Championship as well. Stage 5 for both championships. As Arti Kanisto flying through the witch cattle, coming down from the valley, up to the hill and up to the finish line. And that's it for Arti Kanisto's first run. Un aiziet Rustam Žurpājos, kā nākamais mums trasē. Vienmēr alažs skaists dizains viņa automašīnai, un tas arī nav izņēmums šoreiz. Labs pirmais pagrieziens lielā leņķī. Labā dziļā trajektorijā lido pāri, un tagad pat grūtāk, protams, trases daļa šeit jābūt Sanslīda, šeit jābūt ātrumam nogriež. Viņš iekšmā, cerams, ka neiebrauks no gozonā, to mēs līdz galam neredzējām, man liekas, ka neiebrauc. Te gan sagriežās, gandrīz knapi nobrauc līdz galam Rustam Žurpājos, bet pamatīgs dūmu putekļu mākonis pāri trasei, un tikmēr kā nākamais mums Atvars Sārs arī uz starta. Tikko bija E46 sedans, tagad E46 kupējā.
Un Rustamam Džurabājumam, diemžēl, 0 punkti pirmajā braucienā. Pārāk liela kļūda, nesekojama kļūda, teiksim tā, pēdējā pagriezienā. Aiziet, pastīsimies, kā ies Atvaram Sāram. Iemetiena brīdis. Izdodās ar abiem ritiņiem pat beigās iebraukt ārējā zonā. Pāri Kalniņam, atbildīgs moments, kā jau vienmēr šeit jātur pedāls grīdā, jāmēģina izslīt līdz Armoju. To arī šobrīd Atvars Sārs ļoti labi izdara. Vēl atlicis viens pārmetiens Atvaram un ļoti plaši, bet nobrauc līdz galam un iebrauc arī ārējā zonā. Un šīs bija tiešām cienījams brauciens no Atvara Sāra puses. Prieks skatīties, prieks skatīties. Vairāk latviešu mums šobrīd pēc kārtas, un kā nākamais mums Māris Hartmans. Jā, ja mums pro klasē ir Pontiaks, tad semi-pro klasē mums ir kā Māro. Redzam, viss karbonā, visas detaļas spīd un laistās. Aiziet, Māris Hartmans dodās trasē. Iemetiens diezgan, liela mašīna, viegli trāpīt ārējās zonās noteikti. Bet tikpat viegli trāpīt arī zonās, kurās nevajag. Pagaidām praši mums turās Māris Hartmans, nedaudz korekciju leņķī, bet līdz Ārmalai tiek vēl viens pārmetiens, ļoti dusmīgs, masīvs automobīls no Amerikas un pāri finiša līnijai. Es teiktu, ka arī šeit mums samērā labs brauciens no Māra Hartmaņa puses. Un tālāk jau mums uz starta Raivs Veikšans, kurš, kā jau minēju, kopvērtējumā šobrīd 2. pozīcijā atrodas. Īkšķīt uz augšu, viņš gatavs. 2 otrās vietas viņam līdz šim šo sezonu, kas arī iedevis ir. Un 69 punkti mums Mārim Hartmanim. Cik būs punkti Raivim Veikšanam, to mēs tūliņ redzēsim. Sākumā nospīsimies braucienu, atkārtojumu, un tad arī tiksim pie punktiem. Aiziet, ieskrējiem zonā, Raivs Veikšans, viens no kopvērtējuma līderiem. Ļoti paspēlējās tur ar no-go zonu, bet izdodās izvairīties. Ārējā zonā iebrauc pāri Kalniņam. Tagad pamatīgs dūmu mutuls no viņa riepām, ātrums ir, skaņi ir arī. Dūmi ir, viss ir, lai būtu labs rezultāts, leņķis arī un trajektorija principā arī. Mums diezgan labi ļoti tur riepām, man liekas, ka pat trāpa nedaudz par riepām, pampers aiziet pa gaisu, bet finišā ir. Un es domāju, ka tas neko traki viņam rezultātā neietekmēs. Un 77 punkti Raivim Veikšanam. Next one up, Kristo Pastel from Estonia. Coming up to the initiation. Long handbrake, but that works for him. Good on the outside zone. Coming up the crest, and now he has to floor it. A little bit of handbrake there, and he gets to that outside zone. Nice to see. A little bit of a mistake. Yeah, that's totally straight, unfortunately. And unfortunately, that's a 0 for the Estonian driver, 100%. As we should continue with another Estonian driver. That will be Matti Kuut. Yeah, of course, we don't need to see a replay of the run of Pastel because everything was clear there. Let's see what Matti Kuut, another Estonian, can do. Solid initiation, good first corner. A little bit of left foot braking, positioning the car there on the inside clip. Everything all right, really wide line there. And now he has to commit fully up until the end, and that is what Matti Kuut did. So, solid run by Matti Kuut. And it's 84 points for Matti Kuut. As next one up, we have Kirillis Malinovskis. Nākamais mums uz starta un trasē ar pamatīgu skandināvu iemetienu. Kirillis Malinovskis lielā leņķī labi izzīmē pirmo pagriezienu. Tagad pāri Kalniņam jānotur šis viss ritms, ko viņš ir uzņēmis jau pirmajos pagriezienos. Netiek varbūt 100% līdz Ārmalai. Tagad neliela korekcija tur nebija. Viss bija pareizi. Līdz beigām nedaudz uzsit par riepām un pāri finišam. Gāze vaļā. Kirillis Malinovskis šeit vairāk nelaida. Un tālāk mums nākamais Alvis Leckalniņš ar numuru 16. Droši vien, kas zina Alvi Leckalniņu, zina, kāpēc arī numuru 16.
Cits redzēt dalībnieku parkā ļoti smuki moldingi, klasiskie E36 moldingi, tikai no oglekļa šķiedras uztaisīt. Tā kā ļoti vizuāli baudāms auto. Alvis Leckalniņš, pirmais pagrieziens, iemetiens izdodās, arī viens no jaunajiem pilotiem driftā. Pagaidām rāda tādu kārtīgi pieredzējušu pilotu sniegumu, dodās pretī nākamajam pagriezienam. Labi izzīmē visu trajektoriju, varbūt nebija 100% ārmali, bet te ir un skaisti nobrauc līdz galam Alvis Leckalniņš. Un Alvim Leckalniņam 89 punkti, kas šobrīd ir labākais rezultāts. Tā kā labi sev piesaka driftā. Nākamais igaunis, next one up, Estonian Hendrik Laur. With a classic BMW 92, like not a classic car, but a classic chassis, of course, in drifting. A bit of a shallow line in the first corner, gets to the outside zone in the end. Yeah, the sound is there, but lacks a bit, I think, speed-wise. But he's getting there. And yeah, solid line, solid angle, no wavering, no corrections, and a pretty fluid run there by Hendrik Laur. Un tālāk mums bija viens Mercedes, tagad ir vēl viens Mercedes. Viens no diviem, jā, Ronalds Šaltens ar 190. 190 mēs esam redzējuši, jā, Latvijas driftā arī daudz gadus iepriekš. Pagaidām smuks iemetiens, viss izdodās Šaltenam. Pāri Kalniņam. Un, nav 100% ārpusē, bet ir pietiekami tuvu tam droši vien, tā mēs varētu teikt. Un pāri finiša līnijai. Jā, kāds domā, kas tur priekšā automašīnā, vai tā ir antena? Nē, tas mums, protams, ir kameras stiprinājums ar kameru pašā augšā. Noteikti varat pameklēt un piesakot, un noteikti labi video būs redzam Ronaldam Šaltenam. And yeah, we saw a Mercedes on the track, and now we see a Mercedes sign on the bonnet of a BMW 36. That's Christian Paulu coming up. So it looks like he wants to drift the he wants to drift the Mercedes, but still has to drive a BMW. Maybe next year, Christian. Maybe next year, build a Mercedes instead. A bit of a late, ouch, and that's against the tires. Ouch, ouch, ouch. A bit of a late initiation there by Christian Paulu, and then yeah, he didn't get the grip and went with the outs, with the rear, and then with the front. So, and he's stuck in the gravel trap. Tūs Miškins ir gatavs, kārtīgs Poladams aiziet no starta, uzņems ātrumu un pastīsimies, kā ies Artūram Miškinim tūlīt trasē. Viņam, jā, V12 zinējs, vismaz agrāk bija pēc skaņas izklausās, ka vēl aizvien ir V12 turbo un pagaidām labi izskatās šī pirmais pagrieziens ļoti tālu, te viņš izslīd. Tur nav jābūt ārmalā un attiecīgi līdz galam tur neizvelk, bet izdodas noturēt Sanslī. Dūmi pamatīgi griezi, tur ir gana un lielā leņķī tomēr nofinišē. Nepaņem viņš pilnīgi šo ārējo trajektoriju, bet finišā vismaz Artūrs Miškins ir jautājums, vai iepriekš pa kaut ko līdzīgi mums arī nullītes deva. Jā, tikmēr kā nākamais mums jau Aleksandrs Lakutijevskis gatavojās. Pagroza stūri vēl. Galvā izspēlē visādas scenārijas, kā viņam varētu veikties kvalifikācijā. Un to visu mēs redzēsim pēc pavisam neilga mirkļa. 67 punkti mums Artūram Miškinim. Aiziet. Lakutijevskis dodās trasē. Nedaudz uzsits Smiltiņu pa gaisu, bet tas pagaidām neiztraucē viņa braucienu. Šķembas gan aizildo vēl trakāk nekā Smiltis. Pagaidām viņš rāda mums visai iespaidīgu vizuālu braucienu. Vai tas būs arī punktziņā iespaidīgs, to mēs uzzināsim nedaudz vēlāk. Ļoti paspēlējās tur no-go zonu. Un vēl par riepām pašā finišā un trāpa vēl sētā. Riepas aiziet pa gaisu. Aleksandrs Lakutijevskis principā visur bija pišķiņi pārāk tālu ārmalā. Gan iemetienā, gan pirmajā pagriezienā. Un tālāk jau redzējām, kāds mums te bija rezultāts. Automašīnas, jā, plasmas pa gaisu. Viņš apstāsies, droši vien bumperi paņems līdzi, lai
tehniskajā parkā mehāniķi atkal varētu tomēr salikt atpakaļ. Viņa spēku redzam, te jau smiltiņas pa gaisu, te mums nedaudz aiziet akmentiņi, un par laimi viņš šajā pavisam ātrajā daļā neaizslīdēja līdz ārmalai, jo tur viņš būtu sastapies jau ar riepām, ar bišķiņu cietāku pretestību. Nu, tur tā nobrauc ar vienu riteni, un te gan viņš noslēgumā sastopās ar riepām Aleksandrs Lakutjevskis. Es domāju gan, ka diezgan operatīvi saliksim atpakaļ trasi un nekādas liekas pauzes nebūs, varēsim tūliņ turpināt. To mēs arī redzam, lūk, trases personāls mums visaugstākajā līmenī, teiksim, tāpat starptautiski novērtēts, ņemot vērā, ka mūsu tiesneši arī dodās un trases personāls uz starptautiskām sacensībām. Un, nu, diemžēl tiesneši piešķir 0 punktus beigās Aleksandram Lakutjevskim. Es pieņemu, ka pēdējais pagrieziens bija tā pēdējā pilīte šim visam. Jā, Jānis Taukuls, protams, pilots, ko mēs ļoti labi arī zinām no street klases. Viens no zemākajiem auto driftā, tā visnoteikti varam teikt. Izdodās iemetiens. Uzsit pa sajūgu, mēģina tikt šobrīd kalnam pāri, nav viegli, bet cenšas mums Jānis Taukuls. Var just, ka viņam ir nedaudz mazāk jaudas nekā varbūt daudziem citiem pirms viņa un pēc viņa, bet bija ļoti tuvu taisniem riteņiem, bet trasa izskatās, ka kaut kādā veidā tomēr izslīdēja līdz galam šoreiz Jānis Taukuls. Ļoti priecīgs, ka izdodās izbraukt. Nākamais mums lietuvietis, next un up is Lithuanian Karolis Kolosovas. Let's go, Karolis Kolosovas, going up the hill, coming to the initiation, wide line there, nice to see, over the crest here, coming to the fastest section of the track, a little bit of wavering there for him in his old school E30, gets out of the no-go zone and out of the no-go zone here as well, but some mistakes unfortunately hindered a bit his result. Daniels Baumanis, jaunā Latvijas drifta, negribu teikt cerība, bet uzlēcošā zvaigzne. Pavisam noteikti pagājušā gada street uzvarētājs šogad izskatās, ka uzvarēs arī semi-pro, diezgan tālu atrāvies no visiem pārējiem. Jāmēģina noturēt sniegums un pastīsimies, kā Danielam Baumanim veiksies Raganas katlā. Pirmās sacensības viņam, protams, Raganas katlā. Attiecīgi ir ko pastrādāt. Aiziet iemetiens ir, ārējā līnija ir, gāze grīdā, izzīmē skaistu trajektoriju, labs pārmetiens pāri kalniņam, dūms ir, viss skaisti. Tagad jāmēģina tikt līdz ārējas zonai, tas principā arī izdodās un vēl atliek viens pārmetiens Baumanim, jāmēģina tikt līdz ārmai, tas arī ir gandrīz ar abiem riteņiem un ir finišā. Daniels Baumans ļoti plūdens, skaists, bez liekām kļūdām šis brauciens. Un Danielam Baumanim 90 punkti. Izvirzās viņš līderos šobrīd kvalifikācijā. Un kā nākamais mums, viens no īpašiem automobīļiem, Ford Sierra, Jānis Krāvals pie stūres. Iemetiens izdodās. Labi izzīmē ar ārējo trajektoriju. Dodās pāri kalniņam. Tagad gāzes grīdā īsmā arī vizuāli ļoti pievilcīgi klasiski Ford Sierra. Sen vai reti mēs driftā tādas redzam, bet Jānis Krāvals viens no tiem, kas vēl un nedaudz pabrauc, man liekas, taisni. Tur pārmetienu brīdī Jānis Krāvals, ja neskait to, tad samērā smuks tas brauciens bija. Un lūk mums Armands Steinbergs, pilots, kurš mēs viņu varētu saukt par dubultaģentu, brauc gan street klasē, gan semi-pro, kas mums ir dubultaģents 29. Tas mums ir Armands Steinbergs. Un tūlītās citos kontekstos dubultaģents neskan labi, bet driftā, ja brauc divās klasēs, tā mēs varētu Armandu Steinbergu tagad dēvēt. Ar savu E31. sezonu, protams, viņam semi-pro, un ir bijuši dažādi izaicinājumi. Pastīsimies, vai izdosies tikt ar tiem galā Raganas katlā. Iemetiens labs, klasiska V8 skaņa, protams. Dodās pāri kalniņam, gāze grīdā Steinbergam.
ilgi būvēja un lološu auto, un pagaidām arī izdodas šo trases konfigurāciju izbraukt. Tiesa gan pašās beigās nedaudz nogriež trasi. Armanam Steinbergam diemžēl 0 punkti, tieši tāpat kā Jānim Kravalim. Līdz ar to noteikti par no-go zonu viņam tas. Nākamais Randar Kajo no Igaunijas un another special car, Vaz 2105, Randar Kajo from Estonia. Let's see how he can tackle which cattle. Yeah, solid first corner, solid first outside line from the Estonian driver. Flying to the course, almost getting to the outside zone, and now here's the place where a lot of drivers made mistakes. He didn't, or he doesn't. And good job there by Randar Kajo. Should be some points on the board for the Estonian driver with the interesting and special Vaz 2105. And it's 70 points. 70 points for Randar Kajo as we are halfway through the first runs. 23 drivers done, 23 to go. And then of course the second runs as well. Nākamais Jevgenijs Abramovs, numur 30. Izdodas iemetiens, diezgan labi, tas viss izskatās samērā ar pilnu gāzi, tā mēs varam teikt, ar lielu pašatdevumu. Šobrīd Jevgenijs Abramovs caur trasei, vēl viens pārmetiens viņam atlicis, tas arī viņam izdodas un nobrauc līdz galam. Un nav mums bijuši pārāk daudz braucienu īstenībā, kur ir tā no sākuma līdz beigām bez liekām kļūdām. Un Jevgenijs Abramovs izskatās, ka ir viens no tiem, kam tas šobrīd tikko ir izdevies. Un 83 punkti Jevgenijam Abramovam. Tas viņš šobrīd ierindo, man liekas, 3. vai 4. kaut kur vai 5. pat vietā, bet tāpat tās solīts rezultāts. Tālāk mums numur 31 Jānis Kleinbergs ar BMW 46 kompaktu. Nu, te bišķi grūtāk būs aizsniegt. Nē, tomēr izdodas aizsniegt un pārāk tālu aizsniegt ārējo malas. Gribētu teikt, īsāk mašīna būs grūti tikt līdz ārmalai. Viņš tika pārāk tālu. Diemžēl. Avārija jau pirmajā pagriezienā Jānim Kleinbergam jau būs ieracies vai nebūs ieracies. Ar taisniem riteņiem Jāni pamēģina iztaisno riteņus un tad varētu vieglāk tikt ārā. Nu, nē, ar sagrieztiem riteņiem nekas nebūs. Ar taisniem riteņiem tas vēl varētu izdoties. Bet, jebkurā gadījumā atkal neliels pārtraukums, kamēr Jānis Kleinbergs tiks ārā, kamēr saliksim riepas atpakaļ un redzam atkārtojumā jau bija ārmalā pašā sākumā un tas viņam izcit no līdzsvaru un nekādas saķers tur vairs nebija. Un, aizmugura ārā, mašīna pati tika ārā, bet riepas gan mums jāsliek atpakaļ. Tā kā tuliņ turpināsim ar nākamajiem. Next one up should be Ahti Kurm. So we are ready for the next run. Ahti Kurm from Estonia is on the starting line and off he goes. Off he goes to the first corner. Bit of cautious approach, but I think that's a little bit better than to be in the tire wall. And not easy for the E34 right now to the track. Not so much smoke, maybe down a bit on power, but he makes it through and without touching anything. So Ahti Kurm in his first quali run, maybe this cautious approach will work for him. Let's see how many points he will get. And let's go, Martin Ojaste. Nice sounding 370Z. Good initiation, wide line there. Big angle, but he keeps it together. Coming over the crest and right now. Oh, wow, really wide line there. Not often we see that. A bit of shallow in the last corner, but he makes it through. And I think it was the widest we have seen. Just a few moments, and now we continue with the Latvian driver. Turpinām ar latviešu braucēju Emīls Seigliņš. Tūlītās dosies trasē. BMW E46. Arī viņam. Es teiktu, ka izskatās, ka E46 ir populārākais automobils semi-pro klasē. Ja es tā pāju cauri dalībnieku sarakstam. Un kopskaitā mums šobrīd
aizvadījuši 27 dalībnieki pirmo kvalifikācijas braucienu. Un nākamais, kā jau minēju, te redzam, ka ir driftā bijis Emīls Segliņš. Durvis kārtīgās kontaktīņās pabijušas. Un aiziet iemetiena zona. Izdodas izvairīties no no-go. Tas jau ir pusi no uzvaras šajā trasē. Ļoti plaša ārmala, tur gandrīz pie riepām. Un tagad jāmēģina tikt līdz ārmalai nedaudz pastaisno uz mirkli auto, vai tā ļoti mazā leņķī pabrauc. Un pašā noslēgumā pieskarās bišķi tur no-go zonai. Un noslēgumā arī ir finišā. Dažādi momenti, kuriem noteikti tiesneši tūlītās pievērsīs pastiprinātu uzmanību. Šim nē, bet tūlītās, tā kā būs pāri kalnam, tad mēģina viņš nopozicionēt to auto. Jā, ļoti uz robežas ar taisnu braukšanu. Tur bija Emīlam Segliņam un vēl pie no-go zonas. Arī viņš bija diezgan tuvu. Un turpināsim ar vēl vienu latviešu braucēju. Tas mums Mārtiņš Imermanis. Toyota GT86. Pro klasē redzējām vienu. Pro klasē mums ļoti labi rezultātu uzrādīja Gedivins Levickas. Man liekas, ka viņš pat uzvarēja kvalifikāciju 94 punktiem. Pastīsimies, vai izdosies labu sniegumu ar Toyota GT86 parādīt tagad Mārtiņam Imermanim. Tūlītās Ragans katlā. Arī viens no junioriem jauniem braucējiem, tāpat kā Daniels Baumans, kuram šobrīd, man liekas, lielākais rezultāts. Labi izdūmo, izbrauc pirmo pagriezienu. Dodās tagad tālajā, bet ātrajā trases galā tur arī līdz ārmalai tiek Mārtiņš Imermans un vēl viens pārmetiens. Pedāls grīdā, ārmala ir ļoti solīds brauciens Mārtiņa Imermaņa izpildījumā tikko. Un, kā jau minēju, jā, šobrīd augstākais rezultāts kvalifikācijā ir Danielam Baumanim. Un 94 punkti Mārtiņam Imermanim, kas nozīmē, ka viņš paceļās uz pirmo vietu šobrīd kvalifikācijā. Lielisks sniegums Mārtiņa Imermaņa izpildījumā. Un, jā, 94 Imermanim, 90 Baumanim un tālāk aiziet Andi Luik no Igaunijas. Next one up, Andi Luik from Estonia. First corner, yeah, not so wide as you would expect and as he should maybe be. Really inside line driving straight for a few meters, I think. Unfortunately, the Estonian driver, he keeps it together at the end and finishes, but not a clean run there by Andi Luik. And yeah, unfortunately, 0 points there for Andi Luik. Un tālāk mums Henriks Dulbīnskis, viens no tiem, kas kopvērtējumā šobrīd labās pozīcijās, 3. vietā, tikai 2 punktus aiz 2. vietā esošā Raivja veikšana, tā kā katrs punkts ir dārgs, katrs punkts ir svarīgs. Un pastīsimies, kā tūlītās veiksies kvalifikācijas braucienā Henrikam Dulbīnskim. Atceramies, viņš, es kad 2 gadus iepriekš bija street klasē uzvarētājs. Tagad startē arī semi-pro. Ļoti labi sevi parādījis, pierādījis. Aiziet iemetiens ir ļoti plašs, nedaudz par smiltīm uzsit, bet tas viņu neizsit no līdzsvara. Un es domāju, grūti kaut kā izsist no līdzsvara Henriku Dulbīnski. Ņemot vērā viņa fantastisko sniegumu sezonas garumā. Ir leņķis, ir dūmi, ir ātrums un ir arī finišs. Henriks Dulbīnskis ar, es teiktu, labu braucienu. Protams, ka kaut kādos sīkumos noteikti var piestrādāt. Bet un 82 punkti Henrikam Dulbīnskim. Tikmēr redzam, lūk, arī Verners Martinsons. Arī ar automašīnu, kas gluži labi izskatītos arī uz ielas. Vienā tādā krāsā, bez liekām uzlīmēm. Pats sev sponsors, Verners Martinsons. Un uzsit pa sajūgu, ka kaut kas tur neiet. Kaut kas tur līdz galam neiet viņa automašīnā, bet kaut kas neiegriezās, bet tagad gan izskatās, ka viss kūp, ārējā trajektorija bija, vēl viens pārmetiens. Laikam nebija pareizi apgrieziena diapazonā sākumā Werner Martinsona mašīna un līdz finišam tiek. Next one up, Oskar Raud and another BMW with a Mercedes sign or logo on the hood. It looks like a trend for the Estonian drivers right now. Oskar Raud, next one up.
maybe Kevin Luigi has started this, driving his Mercedes SL Roadster. So Road Drift, that's right on the side with the classic M colors. So he likes M cars and he likes Mercedes. Nice combination. Maybe there's some AMG signs there as well. And 50 points, 50 punkti Werneram Martinsonam. Oskar Raud dodas trasē, so Oskar Raud onto the track. Yeah, some clutch kicks going on there. Trying to get over the hill. He has done it. That's good to see, but looks like he's standing a lot on the brakes at some point. And tries to get by, tries to get to the end, and finally does it. Oskar Raud. Un nākamais mums uz starta ir Guntars Punka. Vēl iepriekš tikko treniņos redzējām, ka apgāzās uz sāniem. Tagad ir pareizi atpakaļ uz visiem 4 riteņiem. Guntars Punka, pilots, kas vienmēr mums sagādā šovu un ar, teiksim tā, pilnu atdevi, pilnu sirdi. Teiksim tā, vai visu sirdi, tā būtu pareizi teikt. Guntars Punka vienmēr dodās trasē. Un arī tūliņ mēs redzēsim, iemetiens labs. Jāmēģina tik līdz ārmai, protams, ka jāmēģina arī nobraukt šoreiz līdz galam. Tāpēc attiecīgi nedaudz piesardzīgāk šobrīd pirmajā braucienā, un tas šoreiz veiksmi un rezultātu Guntaram Punkam nenes. Iztaisno automašīnu, nobrauc gan līdz galam, un vēl pat gandrīz ārpus trases, bet jā, diezgan droši. Diezgan droši tā būs viņam nulīte savukārt. For Guntars Punk, of course, it's sure a 0. And we continue. Next one up is Artur Altmets, another Estonian driver coming up. In total, we have 26 Latvian drivers, 16 Estonians, and 4 Lithuanian drivers. And one of the 16 Estonians right now on the track, Artur Altmets. Yeah, good job on the first corner. Coming now to the difficult part. But yeah, gets pretty solid there on the outside as well. One more transition for Artur Altmets. And he's over the line. Good run there by the Estonian driver. And the juniors are showing great results. We have good points for the Latvians, Daniels Baumans, Martin Čimmermans. And we have solid points, 82 points for Artur Altmets here as well. And next one up, another Estonian, Rudi Lumiste, number 62. Initiation there. A bit of left foot braking, of course. A lot of people are doing that there on the inside clip. Gets to the outside line as well. And only one more transition. Stays out of the no-go zone. Yeah, pretty solid run there for Rudi Lumiste. So next one up is another Estonian, Ken Olbray, and 78 points for Rudi Lumiste. Lots of sound coming out from the car, and lots of mistakes in the first corner as well, and the second corner. Trying to survive there somehow. Ken Olbray, big angle, and a spin in the end, and yeah, Ken Olbray with a 0 in his first qualifying run. Un pēc vairākiem igauņiem mums beidzot atkal kāds latviešu braucējs, Jorens Klinsons ar BMW 34 5. sērijas Touringu, jeb universālu. Un arī viens no pilotiem, kas parāda bieži vien labu sniegumu. Paskatīsimies, vai viņam tas izdosies savā pirmajā kvalifikācijas braucienā. Pagaidām viss izskatās diezgan labi. Gāzi grīdā, šaudās mašīna, iet uz priekšu, ātrums ir viss labi. Ārējā zona arī tiek paņemta, to, kā jau minēja, reti kurais izdara. Un šobrīd noslēdzošais pagrieziens ir viss kārtībā. Bija tiešām, manuprāt, skaists brauciens. Tikmēr tālāk mums nākamais pilots. Elvinas Jaruševičus. Next one up is Lithuanian Elvinas Jaruševičus. Un 79 punkti Jorenam Klinsonam.
Next one up, as I said, Lithuanian Elvinas Jaruševičius, BMW E46, classic choice. Let's see if it will be a classic drive from him as well. Solid initiation by Elvinas. Coming over the crest. A bit of a small correction for him. Outside zone is almost there. And solid finish. Nicely filled out all the outside zone at the end. That's Elvinas Jaruševičius from Lithuania. Un tālāk mums Mārtiņš Bērziņš. Mārtiņš Bērziņš kā nākamais pilots. Ja jums gribās dzirdēt viedokli par Latvijas drifta mašīnām, noteikti var prasīt Mārtiņam Bērziņam. Viņam bijušas, es teiktu, kāds 10. Un tagad, man liekas, ka šī ir Eichvalda, ja nemaldos. Jā, Elvija Eichvalda automašīna bijusi, kas ir nonākusi pie Mārtiņa Bērziņa. Viņš pabrauc, paskatās, kaut kas patīk, kaut kas nepatīk, un tad ķerās pie nākamās. Bet braukt Mārtiņš māk, pastīsimies, kā viņam tas izdosies. Iemetiens ir. Mārtiņš, protams, Rolanda Bērziņa pro pilota brālis. Mārtiņš Bērziņš braucis gan semipro, gan strītā, visu kaut ko ir pamēģinājis, un tagad atkal semipro diezgan labu trajektoriju mums izzīmē viņš pārmalu. Nu, vēl viens pārmetiens, diezgan dziļi ieslīdēja un attiecīgi netiek līdz pašai ārmalai, varbūt noslēdzošajā pagriezienā, bet, ja neskaita šo nelielo kļūdiņu, tad visādi citādi samērā ātrs un baudāms brauciens no Mārtiņa Bērziņa puses. Gatavībā vēl viens pilots no Latvijas, tas ir Mareks Riško. Piedzīvoja diezgan, nepatīkam avāriju Igaunijā, un 71 punkts mums ir Mārtiņam Bērziņam. Jā, Mareks Riško, cik es sapratu, man liekas, ka Kūlēm uzmet Mareks Riško Igaunijā vai kaut ko tuvu tam, katrā ziņā diezgan spēcīgas traumas virsbūvē, bet redzam, ka ir atpakaļ uz startu un priekš redzēt viņa E34 atkal darbībā trasē. Iemetiens izdodās Marekam Riško. Izdodās arī aizslīdēt līdz ārmalai. Labs pārmetiens. Tagad pedāls grīdā. Man liekas, ka sajūga arī izklausījās, ka bišķiņu uzcirkt Mareks. Bet turpina ārmala arī šeit ir. Nu, tagad noslēdzošais pārmetiens. Daudz šeit jau bija uztaisījuši kļūdas, bet to Mareks neizdara un pārbrauc pāri finiša līnijai. Mareks Riško, labs sniegums no viņa puses pirmajā kvalifikācijas mēģinājumā, un mums vēl tikai pāris piloti palikuši. Igor Veisman no Igaunijas. Kas viņam salauza mašīnu, Igors Veismans, diemžēl, attiecīgi viņam braukšana vairs nebūs, vismaz tagad pirmajā braucienā, varbūt uz otro kaut ko tur sariktēs. Un, lūk, redzam, vēl viena jaunieti. Mums ir jaunieši no Latvijas, mums ir jaunieši no Igaunijas, mums ir jaunietis no Lietuvas, Gustas Valainis, arī tūliņ trasē. So, another junior driver, Gustas Valainis from Lithuania, coming on to the initiation. Solid job there. Oh, really wide, some stones kicking out on and off the track. And right now to the fast part. Gets to the outside zone. A really beautiful run right now by Gustas Valainis. Coming to the last corner and a bit short there in the last corner. Didn't hit that outside zone. That will be a bit of a points deduction there. Tikmēr mums jau ir nākamais pilots. Un tas ir Frank Passer. Next one up, Frank Passer from Estonia. Let's see what he can do. Nice looking E46. Interesting bumper in the front. But the color scheme is Petronas, yeah, of course, yeah, like Mercedes. But yeah, Frank Passer, number 111. Number 111. And of course he has Shell Helix on the car as well. That's mandatory. That's mandatory to have. So let's see what Frank Passer can do. And of course he's one of the Pesur Motorsport drivers as well. Lots of Estonians for Kevin Pesur's car, Kevin Pesur's team. So okay, we have 65 points for Gustas Valainis. So yeah, deduction for the last zone, of course, as Frank Passer is getting ready. And
Passer is really wide in the first corner, but keeps it together, comes over the small mountain or crest, and yeah, from the camera you can't see, but it's really big elevation changes, and here they're coming up the hill and really close to the tires and into the tires, and I think it was straight. Looked like a bit straight before the end, before the finish line, so unfortunate ending there for Frank Passer. Un aiziet Ingars Kristūtis trasē. Nu, arī šeit pakoķetē nedaudz ar no-go zonu, bet es domāju, ka tur viss būs labi. Kārtīgi skans, prākst viņa auto. Melnais vēlns trasē Ingars Kristūtis un kur arī gandrīz uz ārējai malai viņš tiek. Vēl viens pārmetiens, bet nu dūmi ir un izskatās diezgan kolosāli viņa spēkats trasē. Viss kārtībā, Ingars Kristūtis pāri finiša līnijai. Wow, and what a start by Sandra Janušauskaite. Fully smoked up until the finish line, and now she has to smoke on the track. Much better than her first runs in Pro Class. You can see she's a bit angry, I think, with her result in Pro Class, and now she wants to show that she can drive, and overdrives it a bit in the end. It was such a solid and committed run by Sandra Janušauskaite right from the start line. You saw how much... What a burnout there was from Sandra. And let's check the results from the previous runs. We have, of course, it was a 0 for Frank Passer, 73 Ingaram Kristūtim un, protams, 0 šeit beigās Sandrai Janušauskaitei. So I'm sure unfortunately it's a 0 there by Sandra Janušauskaitei. Okay, we have done the first runs, and we will continue in just a few moments with the second ones. Es domāju, mēģinās vēl trakāk, mēģinās uzlabot savus punktus. Nu, šo gan jūs noteikti gribat redzēt. Kevin Luiga ar Mercedes SL pirmajā braucienā jau 86 punkti, un otrajā noteikti mēģinās to uzlabot. Kas par automašīnu? So, okay, we are ready. Almost, but we are ready already for the second runs. And Kevin Luiga, 86 points in the first run. Let's see what he can do in his second attempt. Good initiation there, really snappy. Right now on over the crest, a bit of left foot braking. That's classic and almost mandatory there. Tries to get to the outside line, not 100% there, but smoke is there. And he's over the line. I think the first one was a bit better. Jā, nu, man liekas, ka pirmais izskatījās nedaudz labāks. Bet to mēs noskaidrosim pēc neilga mirkļa. Tikmēr mēs noteikti noskaidrosim, cik labi uzbrauks Emīls Tīsiņš. Pirmajā braucienā 78 punkti. Vai izdosies viņam uzlabot savu sniegumu? Otrais brauciens. Jā, diezgan labs iemetiens. Neizdodas pilnībā izzīmēt ārējo zonu pirmajā pagriezienā. Jāmēģina tas izdarīt nākamajos, nu te gan ir nedaudz par daudz iekšmā, bet ir ārējā zona šeit ir. Tas tiesnešiem noteikti patiks. Vēl viens pārmetiens, un arī šeit līdz ārmalai tiek lielā leņķī un skaistā finišā. Emīls Tīsiņš, otrais brauciens. Vai būs labāk par 78? Man grūti spriest. Viens no pilotiem, kuram varētu būt liels atbalstītāju pulks, noteikti ir Edgars Jenčs. 82 punkti pirmajā braucienā. Latvijas driftā jau gadus 10 vismaz, ja ne vairāk. Un šobrīd nobāzējies semi-pro klasē, un tur ar labu sniegumu mūs priecē gandrīz katrā sacensībās. Un priecē mūs arī savu augstu apgriezienu V8 dzinēju no E90 M3. Skaisti aizslīd arī tur līdz ārmalai. Manuprāt, ļoti veiksmīgs pagaidām brauciens, vēl viens pārmetiens. Ārmala ir, un arī finišs. Divas mašīnas blakus, viens otrai lielā ātrumā cauri Ragans katlam. Tas viss mums rītdien no pulkstens 12. 12. parāda, 12.30 pro tandēmu, un tad pēc pro tandēmiem, protams, arī semi-pro tandēmu cīņas. Visi tie, kurus mēs redzam šodien kvalifikācijā, noteikti tur rīt nebūs, bet 32 gan vajadzētu būt.
Let's go, Arti Kanisto, next one up. 77 in his first run. Unfortunately misses completely the first outside zone. And then something went wrong with his car. I think some technical issue, or he understood that, yeah, that's it for the run. 0 there, 82 in the first. I think he can be satisfied, I would say, with the job he did in the first run. Un 76 punkti mums bija Edgaram Jenčam, tātad pirmais brauciens bija labāks. Un nākamais mums Rustams Džurabājevs, kuram 0 pirmajā braucienā, tā kā šobrīd atbildīgs mirklis. Jāmēģina nobraukt punktos, jāmēģina kvalificēties fināla braucieniem, kas mums notiks rītā aiziet. Rustams Džurabājevs. Ātrs iemetiens, paspēlējās tur no-go zonu. Izdodās izvairīties, tagad jācenšas noturēt brauciens līdz galam. Pamatīgs ātrums, liels leņķis, tur kārt pavisam iekšmalā, bet jāmēģina neieslīdēt no-go zonā. Man liekas, ka tas arī viņam izdodās. Pārmetiens ir, finišs ir un nobrauc līdz galam. Rustams Džurabājevs, caur adatas aci tas viss brauciens tā izskatījās. Bet varētu būt, ka sanāks. Te bija tāds liels leņķis, kas varētu arī nepatikt, protams, no tiesneša puses. Ka tas varētu būt definējams kā nesakojams, bet šobrīd nobrauc līdz galam. 0. Diemžēl, acīm redzot par to pirmo pagriezienu, ka tas ir nesakojams. 0 punkti. Rustam Džurabājevs, diemžēl, rītdien fināla braucienos vairs nebūs redzams. Tikmēr Atvars Sārs, kā nākamais pirmais brauciens jau ar 85 punktiem, vai viņam izdosies vēl uzlabot. Varbūt viņš var pretendēt arī uz pirmo trīnieku kvalifikācijā. To visu tūliņ redzēsim. Iemetiens veiksmīgs. Izdriftēja arī ārējo zonu. Pāri kalniņam. Iekšmals punkts arī paņemts. Dārmalai arī principā tiek, es teiktu, samērā līdzīgi brauciens kā pirmais. Man liekas, ka pirmais varbūt pat nedaudz labāks. Gaismas ieslēgts, labākai redzamībai, un finišā mums ir Atvars Sārs savā otrajā kvalifikācijas mēģinājumā. Aiziet Mārcis Hartmans kā nākamais trasē ar savu dusmīgo Nikno Chevrolet Camaro. Pirmajā braucienā viņam 69 punkti. Noteikti jāmēģina uzlabot. Šobrīd grūti pateikt. Man liekas, ka diezgan ok izskatās. Bet kaut kādas maziņas kļūdas turpa šurpa bija. Tikmēr jau nākamais auto uz starta. Raivs Veikšāns, kurš mums semi-pro kopvērtējumā šobrīd otrajā pozīcijā. Kā jau minēju, pārliecinošā vadībā ir Daniels Baumans, Raivs Veikšāns otrais, Henriks Dulbīnskis trešais. Tāds mums šobrīd pirmais trīnieks semi-pro klases kopvērtējumā. Vēl 2 posmi, ieskaitot šo. Un riskē mums Veikšāns, bet risks šoreiz otrajā braucienā nav atmaksājies. 77 pirmajā skaidrs, ka gāja pēc daudz punktiem. Tas viss arī, protams, kopvērtējuma kontekstā. Nobrauc smuki līdz galam, beigas jau ir labas, bet sākumā šoreiz, kā saka, risks neatmaksājās Raivim Veikšānam. Un Raivim Veikšānam 0 otrajā braucienā, 77 punkti. Pirmajā, tā kā tur viss kārtībā, 0 pirmajā braucienā toties bijusi Kristo Pastel. Un attiecīgi jāmēģina pie kaut kā tikt. Ja viņš grib sevi rītdien redzēt fināla braucienā. So it was a 0 for Kristo Pastel in the first run. So a bit of tension, of course, for him right now, as he has to try to get some points on the board. Speeding up, getting to the initiation. Initiation is okay. First corner, yeah, not perfect, but somewhere there in the ballpark.
struggling a bit. Christophe Pastel there, trying to somehow squeeze some points out of the run and over the finish line. The Estonian driver. And Christophe Pastel gets 48 points. So some points on the board. The next one, Matti Kut, he had 84 in the first run. So that was a good run. Let's see if he can maybe better that. Yeah, flooring it, all through the fast part of the track. Big angle there, nice transition, and a nice outside line in the end. So another solid run by Matti Kut. And Matti Kut, 84 points in the first run, 84 points in the second run, and for Kirillis Malinovskis, he had also 84 in the first run. Let's see what he can do in the second. Tad 84 punkti pirmajā braucienā Kirillam Malinovskim. Pastīsimies, vai izdosies uzlabot, vai būs atkal ar tāpat kā igauņu kolēģim. Labi izzīmē ārējo trajektoriju, pārmetiens pāri kalniņām, iekšējais konus, jeb flipping points ir jāmēģina tik līdz ārmalai, principā pusīti arī tur paņem. Ļoti tuvu iekšmalai, tas gan nebija 100% korekti, ārmali ir, beigas ir, bet tur tiesneši paskatīsies divreiz. Tur tiesneši paskatīsies noteikti divreiz, kas tad notika tajā ieejā uz pārmetienu. Tā mēs varam nosaukt to brīdi, kurā izskatās, ka Kirillis Malinovskis nedaudz nokļūdījās. Līdz tam viss izskatījās skaisti. Ja riepas nošūpojās, tad tu esi pietiekami tuvu iekšējām clipping pointam. Un te, jā, nu kaut kā laikam pārāk, kaut kā neizslīdēja līdz ārmalai, tur, kur viņam gribējās būt. Tā kā šeit es nedomāju, ka būs punktu uzlabojums Kirillam Malinovskim. Kamēr mums kā nākamais uz starta Alvis Leckalniņš, kurš, man liekas, pēc pirmajiem kvalifikācijas braucieniem atradās 3. pozīcijā. Malinovskim 0. Un Alvis Leckalniņš, manuprāt, vēl aizvien varētu būt 3. pozīcijā. Tā kā pastīsimies, kā viņam veiksies 2. braucienā. 89 punkti viņam bija. Nu, šobrīd arī īsti nav ko zaudēt. Pie 89 var arī atļauties nedaudz uzriskēt. Iemetiens ir, jāmēģina tik līdz ārmalai. No, tā ar vienu riteni šobrīd. Es, ka pirmajā viņam tas bija nedaudz labāk. Tagad jātur pedāls grīdā, nedrīkst atlaist. Un arī gandrīz tur paņem to ārmalu. Kopumā tas brauciens ātrs, skaists skatāms, bet, ja ieskatās niansēs, tad kaut kur bišķiņ pa kādam pusmetram šur un tur pietrūk, lai būtu līdz ideālam. 76 punkti Alvim Leckalniņam 2. braucienā, tā kā paliek viņa 89 no 1. brauciena. And Henrik Laur, 68 points in the first run. Let's see what the Estonian can do right now in the second. And really close to the no-go zone, unfortunately. It's a really tricky configuration. The switch kettle going up and down and up again. And a bit of a slow finish there for Henrik Laur. But yeah, you come up the hill to initiate, then you go down, then you go up again, then you go down a bit, and then you go up again. Really special and unique track configuration. And of course that it happens in the middle of the wood. That's a special feeling as well. And right now we are starting to get some smoke and some smoke issues here because we don't have any wind at the moment, so it hangs in the air. Tātad, jā, mums nedaudz dūmu mutuļi palikuši gaisā, vajadzētu bišķi vēju. Savukārt, jā, Henrik Laur 0 punkti. Henrik Laur 0 punkti, so a 0 for Henrik Laur, unfortunately. Un kā nākamais mums jau gatavojas Ronalds Šaltens. Un aiziet otrais brauciens Ronaldam Šaltenam, 71 punkts pirmajā mēģinājumā.
Vai izdosies to uzlabot? Sākums samērā cerīgs, tā varētu teikt. Ļoti tālu aizslīd šeit, vai izdosies noturēt ārmali? Izdodās Ronaldo. Un izdodās arī trāpīt par riepām. Ai, kas pa sitienu pret Valni. Diezgan sāpīgi izskatījās Ronalda Šaltena sitienu pret Valni. Cerams, ka pašam viss kārtībā. Pastīsimies, vai tūlītās izkāps. Nu, labi, ka tas Valnis mums ir samērā mīksts. Tā ir labā ziņa, bet, lūk, protams, pieskrien darbinieks. Jā, viss kārtībā izskatās Ronaldam Šaltenam, bet nu, viņa automašīnai gan nekas vairs nav šobrīd kārtībā. Tā kā prieks, ka izkāpa ārā pats. Uztaisam varbūt kādus aplausus mierinošus Ronaldam Šaltenam. Rādīja viņš mums šoviņu. Nu, te būs ko pastrādāt mehāniķiem. Jāatzīmē, ka 7-1 punkts viņam bija pirmajā braucienā. Attiecīgi ar to noteikti vajadzētu tikt tālāk. 0-2. Bet šobrīd, protams, atkal neliela tehniskā pauze. Jānoved malā Šaltena auto, jāsakārto trase. Un tad varēsim turpināt ar nākamajiem kvalifikācijas braucieniem. Liela cieņa trases darbiniekiem, kas tik operatīvi visu jau ir sakārtojuši, un mēs esam gatavi ķerties nākamajiem braucieniem. So next one up, Christian Polu, 0 in the first run. So yeah, he had a bit of a crash in the first one, so let's hope the second one goes a bit more easily. Missing the whole rear fiber parts of the rear, and let's see what he can do in his second attempt. He will try to get some points on the board. Will he manage that? And initiation quite okay. First corner, well, much better than the first attempt from the Estonian driver. Really nice outside line there. And where is he? Really close to the inside, but somehow manages to keep out of no-go. And he is over the finish line. So, yeah, the only question I think would be about the first corner. Artūrs Miškins is ready for his second run. Artūrs Miškins gatavs savam otrajam braucienam. Viņam bija 67 pirmajā. Un tūlīt noskaidrosim, cik mums Kristian Polu otrajā braucienā ir punkti, laikam. Kaut kādus punktus mēs redzam. Tā kā tūlīt tas arī uzzināsim. Artūrs Miškins labā noskaņojā pirms starta. Jāuzlabo tikai punktu guvums. 65 points for Kristian Polu. Aiziet Miškinis. Kārtīgi pātrinās savu V12 turbo. Iemetiens labs, ļoti plaši aizslīd, izdodās arī paņemt ārējo zonu. Jātiek tagad pāri, jāspiež pedāls grīdā, jāmēģina tik līdz ārmalai. Šī ir tā vieta, kur daudz ir nokļūdījušies šodien. Bet Miškinim izdodās tik caur sveikā, bet iebrauc pilnībā no-go zonā. Un ar to šis brauciens varētu teikt jau, ka bija noslēdzies tajā brīdī. Skaidrs, ka tā mums diezgan droši būs nulīte. Un tā mums arī ir nulīte. Līdz tam tiešām viss izskatījās labi, plūdeni, skaisti. Bet viena kļūda, un tu esi kļūdījies. Tālāk mums Aleksandrs Lakutievskis, kā nākamais. Aleksandrs Lakutievskis būs tūlīt nākamais. Viņam nulīt bija pirmajā braucienā. Ne? Jā, nulīt bija pirmajā braucienā. Attiecīgi jāmēģina saņemties, jāmēģina tikt pie punktiem Aleksandram Lakutievskim. Aiziet Aleksandrs Lakutievskis, pātrinās. Lakutievskis iemet, un Lakutievskis šķērē cauri Raganas katlam. Labs pārmetiens, kārtīgi pedāli grīdā nospiedis, un tagad jāmēģina noturēt līdz galam. Ārmāli varbūt 100% nav, bet turpat ir ļoti tuvu no-go zonai, bija izdodās izvairīties, un te arī ļoti tuvu, bet nobrauc līdz galam. Aleksandrs Lakutievskis kārtīgi piedūmo Raganas katlu, un dzirdējām arī, ka fani priecīgi par šo. Un 71 punkts Aleksandram Lakutievskim. Nākamais Jānis Taukuls, bet redzam kamerās un redzam arī dzīvē. Dūmi pamatīgi skaisti saulrietā mums te piedūmots viss Raganas katlā. Yeah, so we are waiting a bit for the smoke to clear, and then we will continue with the next runs.
Aiziet Jānis Taukuls. 51 punkts pirmajā braucienā, ļoti tuvu no-go zonai. Skaidrs, ka kā street pilots viņam jaudas nav tik daudz kā pārējiem semi-pro, bet mašīna atbilst un drīkst braukt un netiek līdz ārmalai šeit. Ļoti tuvu no-go zonai. Nu, tur mēs knapi redzam paši, vai viņš tur bija vai nebija. Bet nu, nobrauc līdz galam un es domāju, ka tas jau pats galvenais Jānim Taukulim šobrīd. Un 43 punkti Jānim Taukulim otrajā braucienā, tā kā tas 51 punkts no pirmā brauciena, tas viņam galvenais. And Karolis Kolosovas next one up. Good initiation from him. He had 52 points in the first run. The beginning looks better. Right now, the part where you need a bit power. Does he have it? So. Oh, really close to that no-go zone. And trying to survive till the end. And that's done for Karolis Kolosovas. As the next one is Daniels Baumans. Nākamais Daniels Baumans, 90 punkti viņam pirmajā braucienā. Tādēļ viņš bija otrais pēc pirmās kvalifikācijas kārtas. Un tagad, zinot Daniels, domāju, ka viņš ies uz maksimumu. Skatāmies, pievēršamies trasei, dūmi tur vēl aizvien ir. Bet gan jau Daniels tiks galā. Labs pirmais iemetiens, izslīpē visu ārmalu pirmajā pagriezienā. Tagad pāri kalniņam. Pedāls grīdā un izslīd ļoti tālu, bet jāmēģina noturēties ar bremzīti. Viņam izdodās tikt līdz ārmalai. Un vēl viens pār lielā leņķī, ļoti pludeni, vēl viena rokas bremze un pret riepām finišā. Ijajai, nepietika kaut kas līdz galam. Diemžēl pašās beigās kļūda no Baumaņa puses. Nu, nekas traks automobilim par laimi nav, bet nu, rezultātu viņš noteikti šajā mirklī neuzlabos. 90 punkti pirmajā. 0 otrajā, bet nebija jau ko zaudēt. Nebija viņam ko zaudēt. Te viss izskatās labi, kārtīgā dūmā, nedaudz ar kreiso piespiež bremzīt tā, lai nopozicionētu mašīnu tur, kur būtu jābūt. Un varbūt pārāk lielā leņķī. Viņam nobartējās ritenis, tā man te saka. Pirms tam varbūt, jā, redzam, ka ritenis riepa nobartējās. Jā, redzam, ka riepa vairs nav. Jautājums, kurā vietā tas būtu noticis un kādēļ, kā viņš nekam nepieskārās. Un redzam, cik skaisti. Oglekļa šķiedras paneļi. Vienkāršāk būs pateikt karbona, bet gribējās latviski pareizi. Un aiziet Jānis Kravals ar Ford Sierra. Otrais brauciens, pirmajā viņam 0. Tagad jāsapūš vaigi, jāmēģina kārtīgi nobraukt. Jānim Kravalim pirmais pagrieziens izstās labi, izdodās, bet tas arī pirmajā braucienā bija. Tagad pāri kalniņam. Un pedāls grīdā, Jānim pedāls grīdā, aiziet, izdodās izslīdēt līdz ārmalai, bet pārāk tālu aizslīd un trāpa pret nu jau leģendāro Ragans Katla valni. Un tur arī, diemžēl, Jānim Kravalim brauciens ir noslēdzies. Cerams, ka pārāk traks nebija tas trieciens un cerams, ka pašam viss ok. Tūlītās paskatīsimies. Jānis pats atver durvis un tūlītās kāps arī ārā droši vien. Žēl, sākums bija daudz sološs. Jānim Kravalim. Es domāju, ka nelielu uzmundrinājumu Jānim Kravalim, uztaisam aplausus. Es domāju, ka viņš noteikti, jā, viņš pēta, protams, kas noticis mašīnai un cik traki, bet galvenais, ka pašam viss kārtībā un šobrīd, jā, evakuators novedīs malā. Sakārtosim trasi tur, kur ir kaut kas uz asfalta. Bet, jā, nu, diemžēl Jānim Kravalim sacensības noslēgušās 2-0 kvalifikācijā. Un tagad, kamēr mums izkliedējās dūmi, tikmēr arī sakopsim trasi. Un tad jau uz starta tūliņ vēl viens pilots, kuram pirmajā braucienā 0 un kuram viss izšķirsies tūlītās otrajā kvalifikācijas braucienā. Tas mums būs Armands Steinbergs. Un, nu, pastamies, kas tad vēlreiz notika ar Jāni Kravalu. Jā, pedāls bija grīdā un nu, trāpīja. Man liekas, ka pat ne par riepu, bet ārpus trases vienkārši viņš tādā iedobē laikam vai pret riepu. Nu, jebkurā gadījumā sāpīgs trieciens tieši ar automašīnas priekšu. Tā kā neliela tehniskā pauzīte un tad varēsim turpināt. Kā jau minēju, kā nākamais uz startu mums būs Armands Steinbergs.
Un mēs arī esam gatavi. Tiesneši gatavi, skatītāji gatavi, visi gatavi paskatīties, kā tad Armandam Steinbergam veiksies otrajā braucienā. Pirmajā nullīte. Jāmēģina tikt pie punktiem, jāmēģina iekļūt fināla braucienos. Un zaļais luksusfors signāls iededzies, aiziet pātrinājumu zonā. Un tuvojas iemetienam. Aiziet, iemetiens izdevies. Steinbergs gāzi grīdā. Līdz galam naislī, līdz pirmajam ārējai zonai, bet svarīgi ir vismaz pie kādiem punktiem šobrīd tikt. Šeit līdz ārmalai ir, un tagad jāmēģina nobraukt līdz galam. Pārmetiens ir, ārmala principā arī, un ir finišā. Ir finišā Armands Steinbergs. Noteikti kvalitīvāks brauciens nekā viņa pirmais mēģinājums, un tagad skaitīsim punktus. Skatīsimies, kas tad tur mums sanāks, un tad jau Randar Kajo, un tad arī mēs būsim otro kvalifikācijas braucienu pusē. Jā, kopumā pāris zonas, protams, pietrūka, bet galvenais jau, ka šķērsām, galvenais, ka bez rupjām kļūdām. Un tālāk jau tandēmos vienmēr viss kaut kas ir iespējams. Randar Kajo, next one up. He had 70 points in the first run. Everybody, of course, is right now switching on their lights to see a little bit better. Randar Kajo, always in a good mood, the Estonian driver. And let's see what he can do and what he can perform with his unique and special VAZ 2105. And he has some neon lights as well, so nice touch there from Randar Kajo. Un 75 punkti Steinbergam, to mēs tikko uzzinājām. Oh, really wide there, Randar Kajo in the first corner. Trying to get a little bit of a better score over the crest there. Really touching that inside line, inside clip. And not 100% on the outside there, but keeps it together. One more corner and over the line, Randar Kajo. Aiziet, Jevgenis Abramovs, otrais brauciens, pirmajā viņam 83 punkti. Tagad jāmēģina vēl iet uz pilnu banku, vai tas izdosies. Pagaidām viss izstās kvalitīvi. Pirmais brauciens ļoti baudāms bija no Jevgenija Abramova puses. Otrajā braucienā arī gandrīz vai tiek līdz tām ārējām zonām, kur būtu nepieciešams. Un uzsit pašās beigās par riepām. Tiesa gan Sanslīd turpinājās. Līdz ar to te jautājums no tiesnešu skatu punktu, kā viņi to vērtēs. Visādi citādi. Es domāju, ka foršs brauciens Jevgenija Abramova izpildījumā. Beigās gāja uz pilnu, protams, ka gāja uz pilnu. Varbūt nedaudz pavēltas pārmetiens un caks mastāts šāviens pa riepām no Abramova puses. Un Jevgenijam Abramovam 0 punkti. Tas noteikti par to noslēdzošo pagriezienu. Tas īsti nebija sekojams. Redzam, ka lūk, prātīgi cilvēki paši atnākuši savu krēslu ar savu plediņu. Heisā, sveiciens arī jums. Turpināt izbaudīt driftu. Mēs turpinām skatīties. Jānis Klēnbergs dodās trasē 0 punkti pirmajā. Ceram, turamīkšs, ka būs punktiņu otrajā braucienā. Noteikti Jānis darīs visu, ko varēs, un ar to, diemžēl, nepietiek iebrauc no-go zonā jau pirmajā pagriezienā. Un ar to viņam sacensības būs noslēgušās. Diemžēl, bet, kā saka angliski, better luck next time. Lielāka veiksme nākamreiz. Latvis neskan tik labi, tā kā varat neizmantot arī šo teicienu turpmāk. Bet, Jānim Klēnbergam, diemžēl, sacensības noslēgušās. Tikmēr mēs jau uzreiz pievērsīsimies nākamajam braucējam. Tas mums būs Igaunis Ahti Kurm. Next one up, Ahti Kurm. 50 points. 50 points in the first run. That's, I don't know if it's sure point amount to get into top 32. Right now we have 1, 2, 3 double zeros. 3 double zeros, but we have 46 drivers, so only 32 will get into the finals, of course. So Ahti Kurm, yeah, of course he didn't have a zero in the first run.
but 50 points, I don't think that's safe enough. So let's see what Ahti Kurm can show. I looked a bit down on power in the first run, and maybe now it's better. The Estonian driver, initiation done. Close to the no-go zone, but tries to keep it somehow on the road, on the track, and getting there, getting to the outside zone. Last corner, and yeah, I think it was a better run than the first one. The questions here: was it no-go? Wasn't it? I can't tell for sure, but that's why I'm not. It's no-go. Yep, and unfortunately a 0 there in the first corner for Ahti Kurm. So the 50 points from first run stays. And now we will have another Estonian driver, Martin Ojeste. He had better luck in the first quali run, 78 points. He will be trying to better that score in the second one. And nice sounding this Nissan 370Z V6 Turbo. Let's go. Ooh, really wide initiation. I think the tires went off. Let's see if he can keep it together after a bit of a mistake in the initiation. You have to be wide, but not too wide, and that's what Martin Ojeste did there. A bit of a big angle there, and over the line. Yeah, a bit of a messy run. Okay, while we're waiting for the points of Martin Ojeste, mēs turpinām ar latviešu braucēju Emīlu Segliņu. Viņam bija 0-1. Un arī atbildīgs moments. Nu, diemžēl, iepriekš Jānim Kleinbergam bija 0, viņš netika tālāk, arī otrajā bija 0, Kravalim arī otrajā braucienā bija 0, ar diezgan iespaidīga avārija, un arī Rustamam Džurbājam, diemžēl 2-0. Tā kā, nu, pastīsimies, cerēsim, ka Emīlam Segliņam varētu veikties tūliņ labāk. Mašīna, redzam, dzīvi redzējusi, Segliņa automašīna. Un pastīsimies, vai viņa redzēs rītdienas fināla braucienus. Aiziet, Emīls Segliņš, iemetiens, mēģina izvairīties no no-go zonas, tas viņam šobrīd izdodās. Ārējā zona ir, nu, vismaz ar vienu riteni, ļoti tālu aizslīd. Un tas arī viss. Emīls Segliņš saprot, ka no tās situācijas viņš vairs ārā netiks. Un attiecīgi tur diezgan droši 0 viņam šajā braucienā. Nu, tiesneši, protams, vēlreiz gan jau apskatīsies šo momentu, bet es domāju, ka neko jaunu viņi tur droši vien neuzzinās. Jā, tā bija tā vieta, kur brauc taisni. Emīls Segliņš, diemžēl, vēl viena 0, un tūlītās otrais brauciens arī Mārtiņam Imermanim, cilvēkam, junioram, kuram bija augstākais punktu skaits pirmajā iebraucienā. Viņš ir gatavs, viņš ir kārtīgi sagatavojies. Smokey Marča, Mārtiņš Imermanis ar Toyota GT86 uz starta, un jā, no 94 punktu nopietns pieteikums kvalifikācijas pirmajā braucienā. Vai izdosies uzlabot? Nu, grūti būs uzlabot šādu braucienu, bet skaidrs, ka Mārtiņš tūlītās centīsies to darīt. Iemetiens zonā, arī atkal ātrs labs iemetiens. Ārējā zona, nu netikā bija pirms tam pārāk lielā leņķī, manuprāt, pazaudēja ātrumu. Un skaidrs, ka arī šeit gāja vairāk uz risku. Jā, ārmali ir, un tagad vēl noslēdzošie 2 pagriezieni. Tas arī viņam izdodās, bet nu, nebija tik plūdens, skatāms, skaists brauciens kā pirmais. Un ļoti operatīvi tas notiek. 76 punkti Imermanim otrajā braucienā, tā kā viņa 94 šobrīd vēl aizvien. Viņu notur pirmajā pozīcijā. Andi Luik no Igaunijas nākamais. Viņam 0 bija pirmajā braucienā. Pastīsimies, kas notiks otrajā. So Andi Luik had a 0 in the first run. Let's see what will happen in the second run. And right now, from the drivers who had a 0 in the first one, yeah, I think only 3 drivers have made it, have made a score and kept their chances. Okay, initiation is okay. Outside line not 100% by Andi Luik.
flying there over the crest, coming here to the fastest part of the track. Really shallow line, but he tries to just get the job done, tries to get some points. Andy Luik over the finish line, and that's job done for Andy Luik. I think he should get some points on the board. Yeah, wasn't perfect, but it was much better than his first attempt. That's for sure. Kā nākamais, Henriks Dulbinskis izstāsta, ka visi iemācījušies vienu sveicienu. Pa lielam viss, kurus mēs redzam. Bet Henriks Dulbinskis šobrīd kopvērtējumā 3. pozīcijā atrodas. Pirmajā braucienā 82 punkti. Izdosies uzlabot, neizdosies, to mēs tūlīt uzzināsim. Iemetiens diezgan veiksmīgs, nedaudz uz kreisās kājas, uz kreisās bremzes. Pāri kalnam, gaismas prožektori žilbina tā, lai kaut ko redzētu trasē. Redzam tik labi, ka loks vaļā un var redzēt, ka sāniski pa logu ļoti forši skatās Dulbinskis. To bieži vien mēs neredzam, citreiz tur logi ir priekšā, bet jā, skaisti. Un ar balto ķiveru arī ļoti labi var redzēt un atpazīt, uz kurieni Henriks Dulbinskis skatās. 83 punkti Henrikam Dulbinskim, par 1 punktu labāks nekā pirmajā mēģinājumā. Un aiziet Werners Martinsons kā nākamais trasē, 50 punkti pirmajā braucienā. Solīda izskata, E36, izdodās šoreiz labāk. Pagājušo reizi viņam tie apgriezieni galīgi nokrita otrajā pagriezienā, šoreiz jau labāk, labs ātrums caur trasē, varbūt ne perfekta trajektorija, toties diezgan skatāmi un izdodās nobraukt līdz galam, nedaudz samīnstinās beigām, bet ar domu, ka neietriekties tur augšā riepās, labāk šādi nekā nulīti. Tā kā 50 punkti viņam bija pirmajā, šeit jau izskatījās nedaudz solīdāk vēl. Un mums ir 69 punkti Werneram Martinsonam, tā kā no 50 uz 69, ar to jau var sākt domāt par rītdienas fināla braucieniem. Tikmēr nākamais pilots mums uz starta Oskar Raud, next one up from Estonia. Oskar Raud, he had 46 in the first run, so also he needs to better his score. Let's see if he can do that. Scandinavian flick on initiation. Trying to get to outside zone. Yeah, with one wheel he gets there. Lots of left foot braking. And almost straight. Really less, yeah, not so much angle. And yeah, he did drive till the end. Let's see if that is better than 46. I assume it could be. Of course, his points tally in the first run matches his car, E46, 46 points, but I think that's a thing he... Un Guntars Punka kā nākamais bija viņam nulīt pirmajā braucienā, arī tur visādi piedzīvojumi, bet mašīna ir atpakaļ. Komanda labi pastrādājas un aiziet otrais mēģinājums Guntaram Punkam. Iemetiens ir, iebrauc no-go zonā un saprot, ka nebūs un trāpa pa riepām. Nu te gan par laimi viņš baigi viņas neizsit ārā un domāju, ka pats varēs mēģināt izbraukt ārā. Sliktā ziņa Guntaram Punkam, ka 2-0 un viņam sacensības ir noslēgušās šoreiz jau kvalifikācijā. And next one up is Artur Altmets. 82 points in the first run. Solid base to build up on. The youngster from Estonia. Coming up to the initiation zone. Handbrake, brake, full throttle, and good outside zone there by Artur Altmets. Fully committed over the crest. Really wide, a bit too wide maybe, and now he has to brake to get to that outside zone. He gets there eventually, and yeah, smoke is there, angle is there, and the finish line as well. So yeah, a bit of a mistake over the crest after that, but otherwise a nice run to watch. No? And Artur Altmets gets the same points as in the first run, 82. So that's his points, and yeah. One of the 82s goes into his quali result. We continue. Next one up is Ken Olbray from
Rudi Lumiste from Estonia. 78 in the first one. Some neon lights under the car. Let's see if that helps him in his second run. Good initiation. Wide line in the first corner. Now comes the important part. A little bit of left foot braking, through the whole straight or long corner. But did miss some zones, so not the best run. And it's 71 points in the second run for Rudi Lumiste, so the 78 from the first run stand. Now we have a driver who had a 0 in the first one, Ken Olbray. So we'll see what happens in the second one. Ken Olbray coming up, really loud, we can hear him. And a bit of a no-go zone in the beginning. I don't know if that's a complete 0 or not. And now trying to get to the end. Wow, big slide there, big angle, no-go zone, another one, and another one, and another one. DJ Khaled. 0 points for Ken Olbray on the second one, for sure. Aiziet Jorens Klinsons, dodas trasē. Tāds snappy iemetiens, bet neizdodas līdz tajā ārmalai aizslīdēt tur, ko viņš būtu gribējis. Pirmajā braucienā 79 punkti. Pāri kalniņam, lejā, tā sauktajā ielējā, tā mēs viņu varam nosaukt. Ārmali tur bija, ļoti ilgus bremzītes sēž. Protams, tas samazina ātrumu, bet tas iedod labāku trajektoriju un tas iedod arī finišu Joranam Klinsonam, un arī Flammītas pašās beigās izpūtēja, kolosāli, bet es domāju, ka pirmais brauciens varētu būt, ka bija nedaudz veiksmīgāks Joranam Klinsonam, kurš ar E34 universālu brauc, un semipro klasē, man liekas, ka mums nav pārāk daudz universālu, varētu būt veseli 2 Klinsonam un Mārtiņam Bērziņam. Next one up, another driver. Elvinas Jaroševičus, he had 80 points in the first. Like I said, for another driver previously, I think I said for Artur Altmets, that around 80 it's a solid base. So you're safely through to top 32, and now you can push it to the limit. Let's see if Elvinas Jaroševičus will do that. Un 68 punkti Joranam Klinsonam. Tā kā 79 pirmajā, tas tad viņa kvalifikācijas rezultāts. As we continue with Elvinas Jaroševičus. Green light. And off we go. And cautious initiation there by the Lithuanian. But nice outside zone. Sounds like he's pushing the car to the limit, but doesn't quite get to that outside zone coming. A bit of hesitation on the transition and over the line, so there will be some points deductions here and there. Un kā nākamais mums uz starta, Mārtiņš Bērziņš. Elvinas Jaroševičus 74 points, so the 80 from the first run is of course better. Now we have Mārtiņš Bērziņš un 71 punkts Mārtiņam Bērziņam pirmajā braucienā. Pastīsimies tūliņ, kā veiksies otrajā piegājienā. Es domāju, ka Mārtiņš Bērziņš ir spējīgs uz augstāku rezultātu. Pastīsimies, vai viņam tas tagad izdosies Ragans Katla konfigurācijā. Iemetiens diezgan spēcīgs iekšmalā, tiek arī līdz ārmalai. Kaut kas tur nesanāk pārmetienu brīdī. Un tālākais brauciens, tik līdz tu nokļūdies vienā vietā Ragans katlā, tāpēc tam saglābt to braucienu līdz galam ir visai grūti. Un šoreiz izskatās, ka tas pierādījās Mārtiņa Bērziņa braucienā. Pēc tam netika vairs tur tā 100% līdz pareizajām trajektorijām.
Tikmēr mēs jau tuvojamies noslēdzošiem 1, 2, 3, 4, 5 braucieniem šajā kvalifikācijā un šajā dienā šeit Raganas katlā. Ļoti daudz ir braukts. Ļoti daudz ir trenēts un ļoti daudz kvalifikācijas arī būs nobraukts. Kopskaitā, mums 90 kvalifikācijas braucieni semi-pro klasē un kaut kur ap 46 kvalifikācijas braucieniem pro klasē. Tā kā kopskaitā 136, ja mana matemātika nepieveļ. Mareks Riško pirmajā braucienā, viņam 83. Arī labs rezultāts, ļoti labs arī iemetiens, tāds ar švunku kārtīgi, kā jau ka limuzīnam pienākās. 5. sērijas cauri trasei ārmali ir ļoti labi pagaidām izskatās. Pie no-go diezgan tuvu, bet noslēdzošo zonu arī izdodas paņemt. Mareks Riško ar 34. Un arī Marekam Riško neizdevās uzlabot savu rezultātu. 78 punkti viņam. Tikmēr Gustas Valainis 65. So Gustas Valainis, the youngster from Lithuania, I would say only 65 points in the first run. Let's see if he can learn from the mistakes and make a bit of a better run. Solid commitment through the first corner. Over the crest, spinning the wheels, flooring it, and a bit of correction here and there. Not getting to that outside zone where he would have loved to be. Another transition and over the line. So at the end it was okay, but a bit of we can go into detail in this replay. So first corner, I would say almost perfect. Inside clip almost perfect as well, or perfect I would say there. And here, somehow I don't know, too grippy the car, maybe. But wasn't easy to survive that, and we should get some points pretty quickly for Gustas Valainis. As we see, the next one is Frank Passer from Estonia. And 70 points for Gustas Valainis, so 5 points more than the first one. Yeah, it will do, Frank Passer, 0 in the first, so a moment of truth right now for Frank Passer. I think, I suppose his approach will be to get some points. Cautious initiation there. Gets to that outside zone pretty well. Now flying over the course and trying to get to that outside zone. Yeah, better than a few guys before him. And now the last transition, stays out of the no-go zones. A bit of shallow there, but still gets it done and over the line. So should be some points there for Frank Passer. And it's 81 points for Frank Passer. Good job there, from 0 to 81 in 15 seconds around. Let's continue with the next driver. Turpinām nākamo Ingars Kristūtis, 73 punkti pirmajā braucienā. Pastīsimies, kas tad viņam sanāks otrajā. Būs uzlabojums vai nebūs? Pagaidām līdzīgi, es teiktu līdzīgi kā pirmajā braucienā. Gāzes grīdā, tas ir skaidrs, pedāls grīdā un mēģina braukt līdz galam. Caur iekšmalu tur gan viņš nobrauc. Jautājums cik ļoti, un beigās arī pāri finiša līnijai. Te tā, diskutabli tas priekšpēdējā no-go zona. No pirmās viņam izdevās veiksmīgi izvairīties. Nebija varbūt pati ārākā ārmala. Diena garā sāk jau tuvoties beigām mums šīs dienas pārraidi, tā mēs varam teikt. Noglāstīja viņš tur to no-go zonu, Ingars Kristūtis. Un jautājums, ko mums tiesneši lems. Un ir nulles Ingaram Kristūtim. Tas gan viņam neko neizbojās, jo 73 punkti pirmajā braucienā, es domāju, ar to varētu būt pietiekami, man tā šķiet.
Un noslēdzošais kvalifikācijas brauciens, the last qualifying run of today and of this event as well, because tomorrow we continue with the tandem runs, with the big finals of pro and semi-pro, 5th stage for pro and semi-pro as well. And Sandra Janušauskaite, unfortunately 2 zeros in pro and a 0 in the first run of semi-pro. But the run was good up until the last corner. The run of Sandra Janušauskaite was really solid, with potential to great points, and we saw how she lit up her rear tires in the first run. Let's see if she does this. She does the same in the second one. What a show there by Sandra Janušauskaite. Let's hope that the run goes as planned, and a bit of a mistake there already on the first one. I think that will maybe be deemed unchaseable because she slowed down really a lot, and the inside line there, last corner, transition. Oh, power is there, but unfortunately the second run, wasn't as well. In the first run, the last corner was the big mistake. In the second run, the first corner we see is a big mistake. We will wait, of course, for the score. Really wide there off the clip, and unfortunately it's a 0 in the second run as well for Sandra Janušauskaite. Nu, diemžēl Sandra Janušauskaite, neraugoties to, ka pirmais brauciens bija labs, neskaitot pēdējo pagriezienu, šoreiz viss sagriezās kājām gaisā jau pirmajā. Un ar to mēs arī kvalifikāciju esam noslēguši. Paldies visiem, kas bija!